Esiet sveicināti! Latvijas dzelzceļš šomēnes rīkoja apaļā galda diskusiju Jaunais zīda ceļš – kopējais Latvijas tranzīta biznesa piedāvājums, kurā piedalījās ar tranzīta nozari saistīto uzņēmumu pārstāvji. Nozarei, kas ir loģistikas sektorā iesaistīta, gan ostas, gan stevedoru kompānijas, gan dzelzceļš, gan citas iesaistītās institūcijas ir ieinteresētas veidot kopēju Latvijas loģistikas piedāvājumu, kas, protams, ir ļoti svarīgi valstī pozicionēt sevi kā loģistikas koridoru. Šeit mēs konkurējam ne jau savā starpā iekšienē, bet starp kaimiņu valstīm, Lietuvu, Igauniju, starp Krieviju. Tad mēs varētu arī stingri startēt starptautiskajos tirgos. Pirmoreiz šo ideju inicējot, mūsu asociācija bija viena no tām, kas ar šādu ideju nāca klajā. Tad tās pirmās problēmas, ar kurām bija saskarsme, bija tie paši praktiskie jautājumi. Kādā veidā tad tiks izvēlēti šie pakalpojumu sniedzēji? Kāda būs šī caurspīdība? Tas ir šīs valsts kompānijas, kas tiek izveidotas ar lielu resursu bāzi apakšā, kas pašas laužās iekšā šajos tirgos un mēģina visu šo nišu aizpildīt. Otrs veids ir šo saucamo klasteru veidošana, kurā ir attiecīgi 120, 130, 200 dalībnieki. Līdz ar to tiek atrisināts šis caurspīdības jautājums. Ja nav citu ekspedītoru, kas ir spējīgi uzņemties iniciatīvu, tad mūsu mazmeita LDZ Cargo loģistika būs tā, kas ar to nodarbosies. Ja? Laika paliek, protams, arvien mazāk un mazāk, niša sašaurinās. Pirmkārt, tas jau ir šis Vācijas produkts, vilciens līdz Duisburgai. Otrs ir, protams, šis lietuviešu piedāvājums vilciens Saule. Ir izcauts ļoti liela interese no ķīniešu puses. Patreiz šī diskusija iezīmē tikai reālo ceļu sākumu. Ja? Kaut kur februārī šim piedāvājumam ir jābūt gatavam. Air Baltica ir strateģiski nozīmīga kompānija, kas nodrošina lielu savienojumu skaitu starp Latviju ar pilsētām daudzās pasaules valstīs. Ilgus gadus Air Baltica tika uzskatīts par Latvijas veiksmes stāstu. Tomēr pēdējos gados kompānija piedzīvo strauju kritumu. Air Baltica pēdējo 3 gadu laikā strādājusi ar teju 140 miljonu latu zaudējumiem. Nedienas pamatīgi pabojājušas arī aviokompānijas reputāciju. Air Baltica vadība cer, ka peļņu kompānijai atkal izdosies gūt 2014. gadā. Tomēr eksperti lēš, ka tas visticamāk nebūs reāli. Viens no priekšnoteikumiem, lai valsts varētu sniegt savu atbalstu, arī legālu atbalstu, ir tas, ka uz valsts naudas rēķina netiek īstenoti kādi grandiozi attīstības plāni. Attiecībā uz attīstības plāniem tas būtu jārisina jau kopā ar aviokompānijas strateģisko investoru, tad, kad tas tiks piesaistīts. Šobrīd Air Baltica situācija ir labāka nekā tas bija savulaik paredzēts apstiprinātā biznesa plānā. Šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Pirmie 10 mēneši ir noslēgti ar peļņu, un labas situācijas gadījumā šis gads varētu noslēgties bez būtiskiem zaudējumiem. Air Baltica izdzīvoja tikai pateicoties valsts finansiālam atbalstam. Aviokompānijā tika ieguldīti miljoniem latu valsts naudas. Tagad ar to nemierā ir Eiropas komisija, kas ieguldīto valsts naudu varētu kvalificēt kā neatļautu valsts atbalstu. Ja tā tomēr notiks, aviokompānijai valsts ieguldītā nauda būs jāatdod. Tas savukārt nozīmētu jaunu Air Baltica krīzi. Šobrīd notiek konsultācijas ar Eiropas komisiju. Mēs uzskatām, ka lielā mērā šīs valsts atbalsta normas ir ievērotas un esam gatavi, ar komisiju diskutēt par tiem pasākumiem, kas būtu jāveic, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību valsts atbalsta likumdošanai. Šobrīd jebkāda spriešana par to, kā būtu, ja būtu, ir spekulatīva, jo nav bijis Eiropas komisijas lēmums. Tai pašā laikā, protams, aviokompānijas nestrādā balstoties uz spekulācijām. Mēs zinām, kā mēs rīkosimies katrā konkrētā situācijā. Skaidrs ir viens. Ir būtiski, lai Latvijai būtu sava nacionālā aviokompānija. Tomēr kompānijas liktenis vēl joprojām ir miglātīts. Nav noslēpums, ka dīzeļu lokomotīvas, kas velka dzelzceļa sastāvus Latvijā, nebūtu nav tikko kā no rūpnīcas nākušas. Lai šīs 20 un vairāk gadu vecās lokomotīvas spētu pilnvērtīgi funkcionēt, tām regulāri jāveic tehniskās apkopes un remonti.
Dažāda tipa lokomotīvu servisa centri atrodas vairākās Latvijas vietās. Tomēr lielākais ir SIA Latvijas dzelzceļš ritošā sastāva servis Daugavpils локомотив центрс. Через наше предприятие проходят по крупным видам ремонта, таких как ТР-3 и главный средний ремонт, до 100 секций локомотивов каждый год. И плюс еще все более мелкие виды технического обслуживания, которые осуществляются согласно правилам технической эксплуатации на латвийской железной дороге. Наше предприятие освоило капитальный ремонт всех локомотивов, которые существовали здесь, на железной дороге Латвии, плюс к этому капитальный ремонт тепловозов 2 ТС-116, которые несколько лет появились назад на нашей железной дороге. Локомотив после нашего ремонта выходит, и мы даем гарантию на несколько лет, что он отходит от одного вида ремонта до другого вида ремонта. Latvijas dīzeļu lokomotīvas, lai arī vecākas par, piemēram, Krievijas dzelzceļam piederīgajām, tomēr atrodas krietni labākā tehniskā stāvoklī. Bet tas jau ir cits stāsts, par kuru pastāstīsim citreiz. Visu labu!